Čau, šodien ārā ir tik saulaina diena. Un es dzirdēju kādu dziesmu no nometnes, un man uzreiz gribējās dejot. Vai jūs atpazīstat šo dziesmu? Klausamies! Nu, kā jūs domājat, kas tā pa dziesma ir un no kuras nometnes viņa varētu būt? Tieši tā! Tā ir dziesma no nometnes Ekspedīcija Norvēģijā, kur mēs mācījāmies, ka Dievs ir ar mums un mums nevajag baidīties. Tagad dejosim visi kopā! Reizēm tās domas, ko es domāju, liek ceļos sajust vājumu. Prāts nekad uz vietas nestāvrams, kas tur zem gultas paslēpīs. Nebaidīšos es. Nesmu es viens. Kādēļ būtu jābīstās, Dievs visas bailes izkliedēs. Kas gan mani nobiedēs, Dievs ir blakus, viņš ir te. Tā, ko es tagad varētu darīt? Man ir ideja! Man ļoti patīk zīmēt. Varbūt es varu uzzīmēt kādu stāstu no Bībeles. Jā, labi. Paskatīšos. Šis ir ļoti labs stāsts. Jums tas noteikti ir jādzer. Nonācis Jērikā, Jēzus gāja pilsētai cauri. Un lūk, tur bija kāds cilvēks vārdā Caķejs. Tas bija virsmuitnieks, bagāts vīrs. Viņš gribēja Jēzu redzēt, kāds viņš esot, bet nevarēja ļaužu dēļ, jo viņš bija mazs no auguma. Tad viņš aizskrējis priekšā kādu gabalu, uzkāpa vīģes kokā, lai Jēzu varētu redzēt, jo viņam tur bija jāiet garām. Bet Jēzus tai vietai nācis, paskatījās uz augšu un uzrunāja viņu. Caķej, kādu steigšus lejā, jo man šodien jāiegriežas tavā namā. Un tas steigšus nokāpa zemē, un viņu uzņēma pie sevis ar prieku. To redzot, visi kurnēja un sacīja, pie grēcīga cilvēka viņš ir apmeties. Bet Caķejs piegāja pie Jēzus un sacīja, Kungs, pusi no savas mantas es gribu dot nabagiem, un ko es citiem esmu izspiedis, es 4-kārtīgi gribu atdot. Jēzus sacīja viņam, šodien šim namam pestīšana notikusi, tāpēc, ka arī šis ir Ābrahama dēls, jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušos. Vau, šis tās man noteikti ir jāuzzīmē. Nesmu es viens. Kādēļ būtu jābīstās, Dievs visas bailes izkliedēs. Kas gan mani nobiedēs, Dievs ir blakus, viņš ir te. Nebaidīšos es. Nesmu es viens. Dievs ir ar mums, lai kur vien ietu mēs. Dievs man blakus ir, nesmu es viens. Dievs ir ar mums, lai kur vien ietu mēs. Dievs man blakus ir, nesmu es viens. Nebaidīšos es. Nesmu es viens. Nebaidīšos
baidīšos es. Nesmu es viens. Es uzzīmēju stāstu par Caķeju. Viņš gribēja redzēt to, kāds ir Jēzus, bet Jēzus redzēja to, kāds ir Caķejs. Pēc šīs satikšanās Caķeja dzīve izmainījās pilnībā. Ļoti labs stāsts šis ir. Tagad es jūs vēlos izaicināt, izlasīt un uzgleznot vai uzzīmēt stāstu no Lūkas evaņģēlijas 24. nodaļas no 1. līdz 12. pantam. Kad esi pabeidzis savu darbiņu, noteikti otrā pusē uzrakst savu vārdu, cik tev gadi un no kuras pilsētas tu esi. Un tad tev būs 3 iespējas, kā šo darbiņu nogādāt tieši man. Pirmā iespēja ir nofotografēt un atsūtīt šo e-pastu. Otrā iespēja atsūtīt pa pastu uz šo adresi. Un trešā iespēja ir atdot savu darbiņu pestīšanas armijas korpusa vadītājiem tavā pilsētā. Izdara to līdz 5. aprīlim, un tad lieldienās šos darbiņus mēs parādīsim visai plašajai pasaulē. Atā, gaidīšu jūs darbiņus!